Ļāviens 5 minūtes notērēja un aģents. Saprot? Ir jātiek ar to sākumā galā. Es parādīšu, teiksim, kā es to darītu, ja? Klaus, būšu pavisam godīgs, es esmu nekustamā īpašuma aģents. Tu vari nolikt klausuli uzreiz, vai tomēr dod man 30 sekundes un dar izlem. Un lielākā daļa, ko jūs dabūsiet, ir... jā, labi, kas ir? Ja? Viss. Tas ir tas, ko jūs dabūsiet pretī. Un ir tāds viegls smīniņš un viss. Vai, teiksim, Klau, ja es teikšu, es nekustamā īpašuma aģents, es pilnīgi sabojāšu tavu dienu. Jā. Ok, Klau, dod man 30 sekundes laiku, un tu vari nolikt klausuli, vai vienkārši izlem, vai turpināt, ja? Vai, teiksim, es nezinu, vai tu man pilnīgi ienīdīsi, ja es tev pateikšu, ka es esmu nekustamā īpašuma aģents. Kaut ko tādu, ja? Tas ir tas pattern interrupt, tu izklausies savādāk. Tu neizklausies kā visi citi. Tu neizklausies atkal, kurš tur sākumā līpvarēja cauri, un beigās, aģents. Ja? Tu uzreiz, viņš ir uzrakstījis. Klau, es redzu, ka jūs rakstījis nekustamā īpašuma aģents netraucēt. Es būšu godīgs, esmu nekustamā īpašuma aģents, ja? Tu vari nolikt klausuli tagad, vai tomēr dod man 30 sekundes laiku, un tādu izlēmu. Labi, kas ir? Ja? 30 sekundes tas nav daudz.